Sofija, pastāstīsim. Mēs par cilmes šūnām uzzinājām, ka reiz gaidību ceturtdienā. Bija dzirdēts līdz šim par cilmes šūnām, bet tas stāsts bija, ka tas ir dārgi. Un parastajam mirstīgajam īsti nesanāk atļauties. Un šeit atkal lekcijās runājot vārds pa vārdam, mēs sapratām, ka tas nemaksā kosmosu. Un katrs cents ir praktiski ieguldījums nākotnē. Mēs zinām, ka šobrīd mēs esam savākuši cilmes šūnas, mums viņas glabājas, mēs to vienreiz to summu samaksājam, nekas vairāk nav jāmaksā, un ja kādreiz dzīvē kaut kas notiek ar Sofiju, vai ja kaut kas notiek ar mums, ar pirmās pakāpes radiem, vai arī pat tālāk, ja tās šūnas sakrīt, tad praktiski lietas ir ārstējamas un problēmas ir novēršamas, un tad tas mums dod papildus drošības sajūtu, ka ja kaut kas arī notiek, tad mēs zinām, ka mēs varam kaut kā palīdzēt.